iepazīšanās internetā ir viens no veidiem, kā tā kārtīgi pariskēt gan ar sevi, gan ar savu veselību un vispār visu savu dzīvi. Protams, ir ļoti daudz veiksmīgi piemēri, arī man ir veiksmīgs piemērs, es iepazinusies ar savu draugu internetā un tas notika ļoti spontāni, un es tajā mirklī nedomāju par to, kas būs, kas nebūs vai par kādām sekām, bet, patiesībā man liekas, ka mūsdienās jau ir ļoti jāpadomā par to, vai piekrist šādām tikšanās reizēm, kas ir, ja tu cilvēku nepazīsti, pie jūs internetā sarakstaties, ieraugt viens otru foto un viss, tagad mēs satiekamies, liekas, ka ir klikšķis. Ir baigi jāpadomā, un manuprāt, galvenais ir tas, ka tu nedrīkst to darīt tā, ka neviens to nezina. Kādam cilvēkam par to noteikti ir jāzina, ja tu dodies tikties, lai, ja nu gadījumā, kas tu, kāds zinātu, kur tu esi, ko tu dari un ka ar tevi viss ir kārtībā. Bet, patiesībā, manuprāt, jebkuram cilvēkam ir jāiziet cauri šim procesam, kā vismaz pamēģināt, kā tas ir iepazīties internetā, kaut vai ne priekš nopietnām attiecībām, bet priekš tā, lai iepazītu jaunus draugus, kādus domu biedrus konkrētām tēmām. Jo bieži vien mēs tā ikdienā ar cilvēkiem, ko mēs kontaktējam, mums ir grūti ar viņiem kontaktēt, jo viņi varbūt nesaprot mūsu hobiju, kurš varbūt ir, es nezinu, tur lekšana ar gumiju vai lekšana ar izpletni, vienalga da jebkāds, ja. Un varbūt mēs internetā varam atrast tieši šādus cilvēkus, ar kuriem mēs varam par to parunāt, bet vienmēr jābūt piesardzīgiem, jo kas to lai zina, tas cilvēks varbūt saka, ka viņam arī patīk lekt ar gumiju, bet patiesībā viņš grib palēkāt kaut kur citur, vai ne?